Žēlastība un miers ir mums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim mūsu šodienas tekstu, kas ir pie Lūkas 15. nodaļā, kur Kristus stāsta šādu līdzību. Un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija 2 dēli, un jaunākais sacīja tēvam: Tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc dažām dienām, saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvodams. Kad nu viņš bija visu izšķiedis, tai zemē izcēlās liels bats, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa. Tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnals, ko cūkas ēda, lai ar tām piepildītu savu vēderu, bet neviens tas viņam nedeva. Tad viņš pie atziņas nācis sacīja: cik algāģi nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu: Tēvs, esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva, bet viņām vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņu žēl. Un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet viņu. Mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Atnesiet barotu teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies. Jo šis mans dēls bija miris un nu ir atkal dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts, un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauku. Kad viņš tuvojās mājām, viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni, un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. Tas viņam atbildēja: tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to ir veselu atdabojis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam: redzēji, tik daudz gadus es tev kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereizi neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut barotu teļu. Bet tas viņam atbildēja: dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžieties, lūdzu. Šī ir viena no skaistākajām Bībeles vietām, skaistākajām Kristus līdzībām, kas atklāja kristīgās reliģijas būtību. Un tā būtība ir Dieva mīlestība uz saviem bērniem. Īpaši uz tiem, kas atjēdzas iztērējuši dzīvi nelietīgi un velti izniekojuši Dieva dāvanas un lūdz pēc piedošanas. Šī līdzība atklāja vēl vairāk. Tā stāsta par Dieva rūpēm par atkritušo un pazudušo cilvēci, kas atteikusies no sava tēva un no viņa svētīgā nama. Šī līdzība ir aizkustinošā stāstā ietverts evaņģēlijs. Prieka vēsts, kas vēstī Dieva mīlestību
un rūpes par mums, nepateicīgiem cilvēkiem, kas sekojam savām seklām domām, kārībām, kaislībām un brīža iedvesmām. Kristus līdzība vēstīja par aizklīdušo bērnu netaisnības, nepateicības un vieglprātības izlīdzināšanu. Tā vēstīja par noziegumu un vainas dziedināšanu un necerētu un kritušā cilvēka necerētu piecelšanu. Šis nav tikai stāsts par kādu mums nezināmu, sen paklīdušu cilvēka dzīvi. Nē, šis stāsts ir par tevi un par mani, par ikvienu cilvēku. Tādēļ arī tiem, kas to sapratuši, sirds nepaliek augsta un vienaldzīga, bet notrīs aizkustinājumā, jo ieraugam paši sevi, nākam par lauku, noskrandušas un dzīves pieviltas, tādas, kam bijis daudz dots, bet kas to nav likuši lietā un nelietīgi izšķērdējuši. Vieni kā pazudušais dēls dzīrēs, kārībās un nelietībās, citi kā vecākais labo darbu dēls, dzīvodami lepnām sirdīm, sautīgi, bez iecietības un mīlestības pret citiem. Varam teikt, ka šī līdzība aptver it visus cilvēkus, visus grēciniekus, gan klaidoņus un plenderus, gan paštaisnos krietnos, un šī līdzība sniedzas no šīs dzīves tālāk mūžībā. Mēs, kas atgriežamies pie patiesības un pie Dieva, it kā nākam pār lauku un tālumā redzam skaistu namu, skaistas mājas, kas izstaro siltumu, gaismu un bagātīgas ražas, pārpilnību un svētību. Mūsu sirds nojauš un zina, ka tā ir arī mūsu laimes un miera mājas vieta, kur tagad tik ļoti gribētos būt un tik ļoti gribētos piederēt. Bet kāda mums tagad jau nabagiem, izvārgušiem, nodevējiem, dumpiniekiem un netīriem grēciniekiem tur varētu būt cerība? Kāda gan daļa pie Dieva svētības varētu būt tiem, kas atteikšies no viņa mīlestības, bēguši no viņa klātienes, sacēlušies pret Dievu domās, vārdos un darbos, novārtījušies dažādos grēkos un ļaunos darbos? Kāda tur daļa varētu būt mums, kas dzīvojuši cietām un lepnām, skaudīgām un atriebīgām sirdīm, kaisuši kārībās, vai arī savas dienas vadījuši dumjā vientiesībā, tā teikt, ganījuši citiem cūkas, vienaldzīgi pret patiesību, Dievu vārdiem un savu tuvāko. Un tieši šajā Kristus līdzībā mums tiek atklāts tas, kādēļ mēs tomēr varam cerēt un drīkstam pat tuvoties tam namam, pret kuru esam grēkojuši. Un iemesls, kādēļ mēs to drīkstam, ir Dieva, mūsu Tēva mīlestība, sirsnīgā augstsirdība un bezgalīgā piedošana. Tie, kas klausoties Jēzus vārdus, tos sajūt ar sirdi un atzīst ar prātu, tiem ir pieskāries Svētais Gars. Un Svētais Gars dod atskārsmi par mūsu pašu netaisnību, kas tiek atmaksāta ar dievišķu taisnību un svētumu. Saviļņo ne tik daudz šā stāsta notikumi, bet gan tas, ka šis stāsts ir par mums un par mūsu debesu Tēvu, visvareno Dievu. Kristīgā baznīca un tās dogmatiķi un teologi gan ir ietērpuši vārdos un formulējumos bībeliskās Dieva un cilvēka attiecības un to, kas ir evaņģēlija mācība, tomēr arī tās ir vienīgas zināšanas tik ilgi, kamēr Svētais Gars ar Kristus vārdiem nav aizskārs cilvēka sirdi, kamēr cilvēks nav Dieva mīlestības skarts,
kamēr viņš nav Dieva mīlestības skarts, cilvēks spriež grēcīgi un sirds paliek augsta. Ja neieraugām Bībeles vēstību par paklīdušo grēcinieku pašu sevi, bet spriežam par to kā par vienu no dzīves filozofijām, kristīgo vēsti kā vienu no dzīves filozofijām, jeb gudrībām, mēs neiegūstam gandrīz neko. Stāsts par pazudušo dēlu, kas atgriežas tēva mājās, tiek stāstīts, lai mēs tajā ieraudzītu sevi un Dievu. Ieraudzīt sevi kā pazudušu grēcinieku, bet Dievu kā savu tēvu, kas aizvien domā par mums un gaida, kad mēs pārnāksim. Un nevis vien nāk, bet pat skrien mums pretī. Šis stāsts ir par cilvēku atgriešanos ticībā, bet tas iedrošina mūs arī ikdienā, kad esam grēkojuši un mums kauns, un mums sāp mūsu vājums un netīrība. Jo tad, kad mums ir kauns par to, ka esam sāpinājuši Dievu un savu tuvāko, tad mēs līdzīgi Kristus pazudušajam dēlam klīstam pa laukiem ap tēva namu, un kārdinātājs mums čukst ausī un sirdī, tāds netīrs un nabaks. Tu tēvu mājās rādīties nedrīkst. Klusi, nelūdzi, grēcinieki netraucē savu Dievu. Ej mazgājies, ej strādā, ej pelni, samaksā visus parādus, kļūsti bagāts labiem darbiem un cildeniem tikumiem, kļūsti svēts, tikai tad uzdrošinies stāties Dievu priekšā. Tad, kad tev būs, ko savam Dievam pārnest un dāvināt. Draudze Kristū, šāda balss ir tumsas un nāves balss, kas izmisušo dzen augstumā, badā un nāvē, bet lepno un iedomīgo pilda ar viltus ilūzijām, kas ved pazušanā. Bet jau iztālēm ieraudzīs debes tēvs nāk, skrien mums pretīm, sniedz savas rokas, apskauj mūs un svētī un ved mājās, kur ir bagātīgi klāts galds, viss, par ko esam sapņojuši un ko pat neesam cerējuši. Tur viņš mūs nomazgā, ietērpja greznās drānās un pabaro un padzirda un rīko brīnišķīgus svētkus mums par godu, jo kas bija pazudis un miris, ir atgriezies un ir dzīvs. Lūkas 15. nodaļā, Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā, 7. pantā Kristus saka, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Un Dieva vārda mīlestība grēcīgajā pasaulē, ļaunuma, sautības un nāves ielenkumā mums ir barība un svētība dvēselē. Lai arī bieži šeit esam trūkumā un slimībās, un mūs satrauc un nomāc dažādas dzīves likstas un nelaimes un netaisnības, šodien mēs vairs nepiedzīvojam tik satraucošs notikums, kā toreiz, kad Pēteris teica lūdzējām apostuļu darbu grāmatā, ko mēs nu pat klausījāmies, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu, nācerieši Jēzus Kristus vārdā staigā. Un piecēla paralizēto vīru. Šodien slimnieki bieži paliek ar savām vainām, līdz reiz tiks atjaunot debes tēva namā. Pasaulē tēva namu mēs arī nevaram apciemot tā, kā pazudušais dēls savu tēva namu Kristus līdzībā, jo tā ir līdzība, metafora par grēcinieku atgriešanos. Tēva namu mēs mācāmies ieraudzīt un pazīt Kristus vārdos, redzam to ticībā un piedzīvojam sirdī. Taču tas nevis mazina to, ka mēs nevaram ieiet un apsēsties pie galda un tiešā veidā baudīt un ēst. Taču tas nevis mazina, bet vairo mūsu prieku,
jo zinām, ka neviens nams, neviens ēdiens vai dzēriens šajā pasaulē nelīdzinās tam, ko Dievs mums ir sagatavojis savā namā debesīs. Tādēļ arī vecās derības laika pravietis iesaucās un teica, ka viena diena Dieva nama pagalmos ir labāka nekā 1000 citas. Un arī šeit, kur mēs pulcējamies ap Kristus vārdiem un viņa evaņģēliju, mēs piedzīvojam svētību un dvēseles mieru, ka varam senajam pravietim piekrist. Mūsu Dievs ir mīlestības un piedošanas Dievs, un viņš ir dvēseles miera un svētīga prieka avots tiem, kas nāk un viņu priekšā nes savus grēkus un savus vainas. Te viņš nāk mums pretīm, nolaižas pie mums, apskauj ar saviem vārdiem, paēdina un padzirdina, atjauno mūs un ietērpja Kristus svētumā. Cik neizteicami bagāti mēs esam, cik augstsirdīgs ir mūsu Dievs. Jau Kristus stāsts rāda un atgādina, ka debes Tēva nama durvis mums ir plaši atvērtas, un viņš mūs aizvien gaida. Cik brīnišķīgs ir Kristus stāsts par pazudušo dēlu. Tas ir stāsts par Dievu, kas no cilvēkiem neprasa un nepieņem ne upurus, ne dāvanas, ne kukuļus, ne izpirkuma maksu. Tas ir stāsts par Dievu, kas gaida savus pazudušos dēlus un meitas mājās pie sevis, lai apkoptu, pabarotu un ieceltu godā un svētībā. Tas ir stāsts par Dievu, kas sūtīs savu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, lai tas piepildītu Tēva taisno tiesu pār grēku tā, ka pašiem grēciniekiem mums nebūtu jācieš un jāpazūd. Jo Kristus ciešanu asins un nāves dēļ viņš ir pacietīgs un gaida, kad nāksim. Gaida ļoti ilgi visu cilvēku dzīvi. Kristus vēsts dara tā, ka cilvēki, kas to uzklausa, uzzina, ka debesu Tēva mājās tiem ir sagatavots lielisks mielasts, ka tur maizes un visa ir pa pilnam. Un tie, kas bijuši tālu no Dieva, dzīvojuši grēkos un nelietīgi notriekuši tiem dāvāto dzīvi, tiek uzrunāti, notic un priecīgi un ticīgi dodas uz Tēva mājām. Arī šodien viņš ir nācis, vai drīzāk skrējis mums pretīm, apskāvis ar Kristus vārdiem, ar evaņģēliju, un mūs ir aicinājis savā namā pie savas svētības galda. Un aizvien tuvojas stunda, kad mēs ieiesim Dieva Tēva debesu namā, kas būs acīm skatāms, taustāms un piedzīvojams, un kas ir mūžīgs un augstāks un skaistāks par visu uz pasaules. Ticiet tam. Āmen.